Labdien, labdien, mani mīļie dvīņi, klāt Jūlijas, un paskatīsimies, ko tad taro kārtas pareģo dvīņiem jūlijā. Dvīņi kustībā, tātad savā elementā dvīņi kustās, ietekmē, brauc, mācās, iestājās, pērk mašīnas, vizina pārējos, viņi ir atkal savā elementā, viņi ir stabili, viņi ir pārliecināti, jo ne jau daudzas zodiaka zīmes ir pārliecinātas kustībā. Kustība ir dvīņu stihija, tas nozīmē, ka atrast harmoniju kustībā, tā ir liela lieta, un šajā mēnesī jums to izdodas. Ja? Tātad dvīņi ir savā elementā. Gaiss, kustība, pārvietošanās, mācības, mācīšanās, viss darbs. Darbā izdodas daudzas lietas sakārtot, vienoties ar šarmu, ar prasmi piedāvāt, ar prasmi sarunāt, ar prasmi mainīties, ar izdevīgiem darījumiem. Jā, šajā mēnesī, es teiktu, salda mēle darbā jums ļoti noderēs, šarms jums noderēs, iespēja parādīt apkārtējiem cilvēkiem tas, ko jūs piedāvājat, ir pats labākais, ko viņi varētu iegūt. Ja? To arī dvīņiem nav grūti citiem pasniegt kā pilnīgāko taisnību. Jūs redzat, ka atkal ir kustība. Ja? Arī darba jomā dvīņi šajā mēnesī kustās, darbojās, brauc, rāda, maina. Tātad visas šīs dvīņiem raksturīgās īpašības. Turklāt nāk mērogs. Jo tālāks mērogs ir iesaistīts jūsu darba darīšanās, jo tas ir labāk, tātad raugieties tālāk, meklējiet tur, kur neesat vēl meklējuši, aizbrauciet tur, kur jūs vēl neesat bijuši, un jūs redzēsiet, ka tas ir ļoti veiksmīgi. Priekš jums pašlaik visas trīs kārtas jau ir bijušas ar kustību un braukšanu un pārvietošanos, kas acīm redzot ir galvenais motīvs šajā mēnesī. Privātā dzīve. Dvīnīšiem. Viss notiek pa vecam, viss ir stabili, viss ir skaisti, iespēja paspīdēt, iespēja būt kopā ar savu partneri, iespēja baudīt resursus, baudīt naudu, baudīt, varbūt kādu dārgu restorānu, kādu īpašu koncertu, kādu būšanu kādā viesunamā, skatīties skaistas lietas un izbaudīt skaistas lietas kopā ar partneri. Galvenais šeit ir pārāk neieciklēties uz naudu un neuzskatīt savu partneri par naudas maku. Ja? Tā gan tas nestrādā. Šeit vairāk ir prieks par to, ka mums ir, mēs varam dalīties un mēs varam baudīt laiku kopā. Tiem, kas meklē partneri pašlaik, es teiktu tā, jūsu latiņa ir uzcelta ļoti augstu. Jūsu vajadzības pēc to, lai partneris būtu bagāts, skaists, turīgs, autoritatīvs un vēl, paraugiet, vai jums nevajag, jo tas rada vientulības sajūtu mazliet, jo tādu cilvēku nav pārāk daudz, un viņus nav kur atrast sevišķi, ja? Līdz ar to paraugieties, vai tā latiņa nav bišķi pa augstu, varbūt, ka var kaut ko mazliet viņās nolaist zemāk. Un padoms. Padoms ir 10 zīžļi. Nesiet to, kas ir nesams, bet tas, kurš māk jau iet ar kājām, lai pats iet. Ja? Jūs redzat, ka šeit ir tendence uzņemties ļoti daudz atbildības par citiem cilvēkiem, pārspīlēt atbildību par citiem cilvēkiem. Palīdziet tiem, kam vajag. Bet pārējiem neatņemiet iniciatīvu ar savu varēšanu, gribēšanu, uzstājību. Tas ļauj citiem pareizi attīstīties. Tāds, lūk, brīnišķīgs mēnesis, mīļie dvīņi, lai jums izdodas vislabākajā veidā to pavadīt un tiekamies!